Čau, es esmu Renāta Dziedātāja, un mēs ar jums atkal tiekamies adīšanas piezīmju grāmatiņā. Esmu adītāja, un esmu arī adījumu dizainere, un šeit manā YouTube kanālā jums stāstu par to, ko adu, kas top, kā top, dalos dažādās pieredzēs, un ir jau gandrīz pagājis marts, ir marta beigas, un tiekos ar jums šajā video, kur jāsaka, ka būs ļoti daudz pabeigtie darbi, un izstāstīšu, kāpēc. Kāpēc ir daudz pabeigtie darbi, izstāstīšu arī par to, kas ir nākotnes plānos, un vēl ir dažādas interesantas lietas, kuras parādīt. Aicināšu, jūs varbūt paņemt adīkli, uztaisīt tēju, kafiju vai kādu citu dzērienu paņemt blakus, lai ir omulīgāk, un kā arī atgādinu, ka vienmēr esmu priecīga ar jums aprunāties arī lejā komentāros, kā arī ir ļoti forši, ja jūs piespiediet ikšķīt uz augšu šim videoklipam un abonējiet manu kanālu, jo tas palīdz arī citiem adītājiem un citiem interesantiem atrast manus videoklipus. Bet, sāksim, un es domāju, ka šoreiz sākam ar to, kas man ir mugurā, jo principā tas ir arī viens no pabeigtiem darbiem, un šis ir viens no maniem adventa sadījumiem. Tie, kas sekoja līdz decembrī, es kopā ar jums adīju Maruma Jārns 2025. Gada dzies kalendāru. Man bija kalendārs ar bāzi Merino Singles, kas ir tūlīt pateikšu. Tas ir 100% superwash merino, 366 metri 100 gramos, un, no kalendāra adu jaku. Jaka vēl nav pabeigta, bet ir plāns, ka to vajadzētu drīzumā pabeigt. Uzadīju džemperis ir paveikts, un uzadīju arī lakatu ar fliteriem, to gan šoreiz nerādīšu, parādīšu kādā atsevišķā video, kad būs pabeigta arī jaka. Bet par džemperi varu izstāstīt, ka tas svēr 275 grami, Merino Singles, un adīju ar 3,5 mm adatām. Nedaudz piecelšos, parādīšu, kā izskatās tālāk viss šis te. 2 labiski, 2 krēliski valnītis. Es piedrukrēm atstāju nedaudz par maz dziju, un man sanāca te valnīšos ielikt nedaudz arī Kristīnas Maruma Jārns krāsoto zeķu dziju, kas man bija 24. gada kalendārā. Bet, džemperis ar apaļu apkakli, kakla daļu, un ar šādām te diezgan platām reglānu līnijām. Man liekas, ka ļoti, ļoti forši. Neko daudz nedarīju saistībā ar krāsu maiņu, jo Kristīna pagājušajā gadā bija nokrāsojusi krāsu pāreju. Attiecīgi neko daudz nevarēju darīt, lai tajos brīžos, kad tika mainītas krāsas, kas ir ļoti forši, bet es principā vienkārši pāris pēdējās rindas pirms krāsu maiņas pādīju heliksa metodē, un viss ir ļoti forši un ļoti jauki. Un
Es domāju, ka šis būs tāds tiešām superīgs džemperis, ko pavasarī. Šodien uz šo video velku pirmo reizi, un jā, man šķiet ļoti foršs un plāns, bet tāpat laikā silts. Nevarētu teikt, ka ir augsti tajā. Lūk tā, jā, tas ir tas, kas man ir mugurā. Pēc iepriekšējā video sapratu, ka nevienmēr izstāstu to, kas man ir mugurā. Reizēm man liekas, visi jau zina, un ka nav vērts stāstīt, bet jā, pēc komentāriem sapratu, kā tomēr ir, un jā, tādēļ izstāstīju. Nedaudz tādas, sākšu ar nedaudz tādu, kā to nosaukt, adminīgu lietu, teiksim tā, tas tāds svešvārds, bet jā. Vakardienā publicēju aicinājumu testam svārkiem, kas saucās iesakņoties, un es nevarēšu jums normāli parādīt svārkus, es ielikšu bildes ar to, kā svārki izskatās, bet es varu parādīt šo te dzīves tekstūru. Svārki radīti izmantojot Drops Nord, kas ir, principā, tā nav zeķu dzija, bet tā ir zeķu dzija ar alpaku, un Drops Nord sastāvā ir vilna, alpaka, poliamīds. Attiecīgi poliamīds ļaus svārkiem ilgāk foršāk saglabāties, un šo te Nord turēju kopā ar Rico Make It Tweed, kas iedod šādu te tvīdīgu tekstūru. Lejā apraksta kastītē atstāšu arī saiti uz pieteikšanos testam, ja ir vēlme. Šie ir midī garuma svārki ar augsto jostas vietu. A siluets, tātad viņi paplatinās uz leju, un pieaudzēšana notiek šādi te. Principā tās 1x1 valnītes visā garumā, un tad ir šādas te figurālās pieaudzēšanas līnijas, divas ir priekšā, tad ir pa vienai sānos un divas aizmugurē, kopā 6 līnijas. Un, jā, kā minēju, vairāk informācija par tēšu lejā, kastītē, bet jā, aicinu pieteikties, ja ir vēlme. Man šķiet, ka svārki sanāca ļoti forši. Un jā, tie ir smagi, bet tajā pat laikā ir kustība un rudenī un ziemā perfekti. Lai gan esam pavasarī, bet skatoties uz to, ka tad, kad beigsim testu, būs vasaras sākums, tad apraksts tiks publicēts, un principā tad ir iespēja pavasaru sagatavoties tālāk rudenim, jo svārki tiek adīti arī ar 3,5 mm adatām. Attiecīgi tas nav pasaulē ātrākais adījums, tomēr valdziņu ir daudz, un galā valdziņi tiek noraukti izmantojot tubulāro noraukumu, kas arī prasa laiku. Lūk tā, tas tāds nedaudz jauna informācija par to, kas notiek, bet tagad stāsts par to, kādēļ man ir tik daudz pabeigtie darbi. Marta mēnesī, es domāju, ka daudziem pavasarī ir šī sajūta, ka ir jāveic pavasara tīrīšana, ir jāsakārto vide mums apkārt, un es sapratu to, ka es esmu apaugusi ar iesāktiem darbiem, un ka tajā pat laikā man gribas iesākt vēl jaunus, par to arī stāstīšu pēc tam, bet jā, ka gribas iesākt jaunus, bet tajā pat laikā gribas arī veltīt laiku un rūpes un mīlestību tām, kas jau ir iesākts, un jā, es izlēmu sev pati uzstādīju mērķi, ka es nopelnīšu sākt jaunus adījumus.
un ka es to nopelnīšu, pabeidzot iesāktos. Jā, un tad es atradu internetā tādu laimes ratu online, kurā es sarakstīju ne visus, man ir vēl daudz tādi aizvēsturiskāki iesāktie darbi, ar kuriem man nav skaidrs vēl, ko es darīšu, vai es ārdīšu, vai es turpināšu, par to mēs arī kaut kādā brīdī parunāsim. Tad šajā video, bet kādā no nākamajiem, un ir arī daudz tādi, kurus es jau zinu, ka es ārdīšu, bet kur ir tad jāizārda, un ir jānoliek dzīja maliņā, un lai varētu atkal dot jaunu svaigu elpu. Bet jā, sarakstīju, un tad martā vairākas nedēļas katru rītu es iegriežu šo laimes ratu, un tad visu dienu adīju to, kas tur izgriezās, attiecīgi no rīta, pie brokastīm, kafijas, un pusdienas pārtraukumā, un arī vakarā pēc darba. Un principā šādā veidā es tiešām pabeidzu diezgan daudz iesāktos darbus, un par to es pastāstīšu tagad. Viens no paveiktiem darbiem ir šīs te zeķes, Ziemassvētku zeķes, adītas no pārpalikumiem. Es decembrī adīju sev no Šopal Zauberbola šīs te, tā ir šī tā, kur ir te zaļie un krāsi pārējām, es adīju sev zeķes, un man palika pārdzīja. Un tad es šo te pārpalikumu, sakombinēju ar šo te sarkano Holtgārna Highland Sock dziju, kas ir Holtgārna zeķu dzija, ļoti, ļoti forša. Noteikti iesaku visiem pamēģināt. Man ļoti patīk, kā tā ir savārta un kāda tā ir tekstūra. Un, sarkano liku purngalā, papēdīju valnītī, un tad svītru rakstā arī sarkanais ar šo te Zauberbolu. Mījās Zauberbolam krāsa ir parrot, jeb papagailis, bet man ļoti atgādina Ziemassvētkus. Jau iepriekš to teicu, bet šīs zeķes ir pabeigtas, tās ir tāds 42., 43. izmērs aptuveni. Tā zeķes svēr 70 gramus. Jā, to es nosvēru, ja jums ir interesanti. Un man palika vēl nedaudz Zauberbols. Tā kā kaut kad nākotnē redzēsiet to vēl kādās zeķēs. Attiecīgi šādā tā veidā es esmu uzadījusi vienas zeķes tikai no Zauberbola, vienas kombinējot ar citu, un man ir vēl viens maziņš pārpalikums, tā kā var adīt un adīt. Nākamais, iepriekšējā reizē es jums rādīju, ka biju pabeigusi šīs te no Fābela jaunās krāsas zeķes, šādas te. Zaļais arī ir Fābels, man šķiet, ka krāsa saucās Parrot Green, bet tā ir 118. Saku vēlreiz drops Fābela dzija, tā ir drops zeķu dzija, kura man tīri labi patīkās. Un, kā minēju pagājušajā reizē, drops Fābela, viņiem iznāca vairākas jaunas krāsas, un es izlēmu, ka es gribu tās notestēt un redzēt, kā tās izskatās, un šis te rozā saucās Lavender Field, jeb Lavendu lauks, krāsas kods 927. Zeķes sver 58 gramus. Man palika vēl no šī te pamatkrāsas pāridzija nedaudz, kuros jau ieliku vienā citā darbā, tā kā šis te 50 gramu ficīta man ir iztērēta visa.
Bet jā, tas ir tāds 38,39 izmērs un 58 grami. Tad es pabeidzu arī šīs te zeķes, par kurām iepriekšējā reizē jums teicu, ka es neesmu 100% pārliecināta, kā es par tām jūtos. Bet jo vairāk adīju, jo vairāk man sāka patikt šī te krāsa. Tā šī te svītrainā krāsa ir arī viena no drops jaunajām krāsām. Valnītī es arī liku drops Fabel dabīgi baltu kodu, es jums tagad nepateikšu, un Pungalā un Papēdī arī ir drops Dzija brūnā, kurai krāsas kods ir 300. Ļoti patīk šis te brūnais. Viņa raksta, ka tā ir unicolor, jeb vienkrāsaina krāsa. Bet, ja ieskatās, tad var redzēt, ka ir tur tas miks. Es zinu, ka gan man, gan daudziem citiem ļoti patīk tieši drops miks krāsas, kas ir tādas melanžētas krāsas ar krikumiņiem un kaut kādu vairāk tādu tonalitāti. Un man šķiet, ka šīs te krāsas izstās arī tādas dārgākas. Bet jā, zeķes ir pabeigtas, arī 38, 39 izmērs un arī svēra 58 gramus. Un jā, man palika pāri nedaudz maz kamolītes no šīs te pamatkrāsas. Bet jā, vēl vienas zeķes dodās uz manu zeķu kasti un pēdējā Fabel krāsa, kuru testēju, ir šāda te. Šīs zeķes es adīju no Purngala. Es šajās zeķēs arī adīju jaunu sev papēžu konstrukciju. Jāsaka, ka bija ļoti interesanti, noteikti mēģināšu vēl, bet skatoties uz to, ka tā bija man jauna papēžu konstrukcija, tad sanāca lielāks izmērs nekā bija plānots. Man bija plānots, ka šīs arī būs 38, 39, bet ir 42, 43. Bet tas ir ok. Šī ir tumša krāsa, man liekas, perfekti arī vīriešu zeķēm. Arī šeit izmantoju valnītī un Purngalā brūno Fabelu. Savukārt šī te, es jums neizstāstīju, šī te gaišā ar svītrām ir Fabel 926 Sunny Shore, latviski būtu saulainā piekraste, man šķiet, bet kas varētu atbilst principā. Savukārt šī te ir 928 Afterglow, kas varētu būt kaut kāds, nezinu, kā mēs to varētu latviski, atblāzma vai kaut kas tāds. Un šīs zeķes sver 60 gramus. Šajās izadīju pilnīgi visus 50 gramus šīs te Fabel krāsainās dzijas. Tamdēļ arī es adīju no Purngala, jo tad es sadalīju Fabel kamolīti divās vienādās daļās, nosvēru sadalīju un vienkārši adīju, cik man pietika dzija. Un, ja šīs te divas es adīju ar 2,25 mm adatām, kas ir mans tāds ejošais izmērs zeķu adīšanā. Arī šīs adīju ar 2,25 mm, tad šīs te es adīju ar 2,5 mm, bet man šķiet, ka ir ok, ka blīvums ir ļoti ok, un iespējams, ka tamdēļ arī man sanāca tomēr lielākas zeķes nekā bija plānotas. Nākamais. Pabeigtais darbs, kaut kādā ziņā izārdītais darbs, atkal no jauna iesāktais darbs. Sāk ar to, ka Ligita bija taisnība. Pagājušajā reizē rādīju jums piņu lakatu no
Šis ir Sadnes Garn Teen Pergint tvīts, rādīja pīņu lakatu un bija, principā, to pabeigusi, gandrīz izēdījusi visus 100 gramus, kas man ir, 400, kopā man 420 metri tie ir. Līgita pēc iepriekšējās epizodes viņa man rakstīja un teica, ka viņa nevar saprast, viņai liekas, ka nebūs labi ar formu. Un man bija baigā cerība, kā es izmazgāšu un pie mazgāšanas saformēsies un viss būs ok, bet tomēr Ligitai bija taisnība, ka lakats bija par dziļu, es viņu izmazgāju, bez noraukšanas izmazgāju, saformēju, sapratu, ka nebūs ok, un izārdīju. Pārtaisīju schēmas, nomainīju pieaudzēšanas ritmu, un tagad izskatās šādi te. Pieaudzēšana notiek straujāk, un esmu tik tālu. Tikai jāturpina adīt, bet es pagājušajā reizē rādīju jums dziju no BC Garn, Lochlamond tvīdu, un teicu, ka man šķiet, ka es ādīšu tādu pat lakatu, un tos arī izdarīju, un lakats ir pabeigts. Šī ir biezāka dzija, šī ir sporta biezuma dzija, aptuveni 3 centimetri 100 gramos. Lakats šis te man svar 130 gramus, un principā 100 grami ir sarkanais, un tad aptuveni 30 grami ir aikorta maliņa, šādā te brūnā krāsā, un šis brūnais aikorta maliņā, tas ir Holst Garn Supersoft, krāsa Donkey, man šķiet, ēzeļu krāsā. Bet jā, vienkārši ādīju paralēli, un skatoties uz to, ka šeit bija cits adatas izmērs, un cits dzijas biezums, uzadīju ātrāk šo te. Šis nav diezko liels lakats, tā es drusku noņemu mikrofonu. Es ceru, ka jūs tāpat dzirdēsiet. Uzlikšu. Lūk, lakats nav tāds stipri liels, tā vienkārši viegls, salīdzinoši izmērā maziņš, man šķiet pavasarim, agram rudenim ideāli, ar kādu plašķi vai mēteli, bet jā, šāds te pīņu lakats ir vēl viens pabeigtais darbs, un turpināšu adīt arī gaišo. Noteikti zināt, ka tagad tās ir populāri lakatus vilkt arī šādi te, un uz galvas. Un šo var mierīgi arī, izmērs ir labs, ka var galā sasiet, un var arī, principā, šādi, ja ir vēlme. Bet jā, tas ir vēl viens mans pabeigtais darbs. Lieku atpakaļ. Lieku atpakaļ mikrofonu. Ceru, ka dzirdējāt mani labi un ka viss forši. Jā, lakats pabeigts, ļoti foršs. Ļoti patīk šī te Lochlamond dzija. Tā ir 100% vilna.
svīdīga, šāda te superīgi, vienkārši superīgi izskatās pīnērs, un es pieļauju domu, ka būs man rudenī ziemā kāds džemperis, izmantojot šo te dziju. Vienīgais, ko es ievēroju, ka šī te tumšā sarkanā krāsa ļoti pievelk mana kaķa uguntiņa oranžās spalvas. Tas tāds. Jā, svarīgi izstāstīt. Bet vispār dzīve tiešām ļoti forša. Nākamais darbs, kuru es pabeidzu, ir blūze, kuru rādīju jums vairākas reizes. Blūze ar sasienamām bantītēm, kuru adīju izmantojot Maruma Kristīnas krāsoto dziju viens pavadiens, tad man tur bija viens pavadiens arī Marumas mākonītis, un viens pavadiens šis te Riko Make It Blumšen, vai kā jau viņu, bet šī gan cita krāsa, bet šāds te, bet citā krāsā. Ir pabeigta. Rādīšu, kā izstās. Es ceru, ka varēšu parādīt. Bet izstās šādi te. Šo daļu jūs man šķiet, ka jau redzējāt. Un arī piedurknes ir pabeigtas. Galu galā piedurknēs uzadīju volāniņus. Vismaz šai te versijai, jo tāda bija mana pati pirmā sākotnējā iecerē. Pirmā skice bija tieši ar volāniņiem. Un, jā, nezinu, cik daudz un cik labi jūs te redzat, bet šis ir pabeigts un noteikti, ka tiks vilkts un būs ļoti priecīgi. Patīk arī, kā es ceru, ka var redzēt video to, kā zaigo fliteri. Ļoti patīk, ka nav tāds, ka izteikts tā kā disko bumba, pēkšņi viss spīd, viss māja spīd. Bet šie fliteri ir tādi diezgan maigi un jā, ir ļoti forši un skaisti un ka ik pa laikam kaut kas iespīdās un arī Kristīnas krāsotā dzija ļoti skaisti uzadījās. Jā, šai te blūzei, jakai, kā vēl varētu nosaukt, būs apraksts un aprakstā iekļaušu šo te versiju, kas ir ar 3 bantītēm sasienama un ar volāniņu piedurknēm, bet es gribu uzadīt arī paraugu ar piedurknēm bez volāniņiem un ar podziņām 3 saitīšu vietām. Un šis te tā runājot par plāniem, kas ir ieplānots kaut kad, domāju, ka drīz sākšu. Adīju paraudziņu. Izskatās šādi te. Testēju man ir 2 leftover bagi, vai kā tas nosaukt, no Holzgārne. Šādās te 2 krāsās. Viens ir šis te Donkey, jā, tas ir Holzgārne Supersoft. Viens ir šis te Donkey, kas man ir sarkanā pieņu lakata aikordā. Un viens ir Pebble, tātad ēzelis un oļi, šis tāds gaišāks un šis ir tumšāks. Nākamo jākas versiju es adīšu, tātad jā, jau esmu izlēmusi, vismaz man tā šķiet, man ir jānosver, cik daudz man ir palicis šis te Donkey, jo tomēr es nedaudz izmantoju aikordam, un man šķiet vēl kaut kur,
Attiecīgi man ir jāsaprot, vai man pietiek. Es ļoti ceru, ka pietiek. Bet izmantošu šo te Holstgarnu kopā ar Drops Kidsilku šādā te sarkanā krāsā. Tā ir krāsa 68. Šeit ir tā, lai 75% mohair, 25% zīds, 25 gramos 210 metri. Lūk, šāda te mohaira, šāds te super softs no Holstgarna un klāt likšu šos te flitterus krāsa 16 un šie flitteri ir, šī te ir tā, ka tas pamatdiegs ir tāds, es teiktu, bordo vai vīna sarkans, nezinu, izlemiet paši. Savukārt flitteri ir matēti zaļi. Šāda te. Un tad šī būs tā kombinācija. Tā tas izskatās atsevišķi. Un kopā atdot šis te augšējā paraudziņa daļa ir ar oļiem, pebble, ar gaišāko Holstgarnu, un apakšējā ir ar donkey, jeb ēzeli. Var redzēt, ka flitteri nespīd tik ļoti, bet kaut kur ik pa laikam iezaigojās, un man šķiet, ka tas gala rezultāts ir diezgan ok. Tā kā tā būs vēl viena versija šai te jakai, un, jā, kā minēju, adīšu ar piedurknēm bez volāniem un ar podziņām, jo es gribu aprakstā iekļaut variantu, ka, jā, gan par to, kā šīs te bantītes adīt un sataisīt, gan par to, kā uztaisīt pokcaurumus, adot apdari. Jā. Tas tā nedaudz pieskaroties plāniem, to es parādīju. Tad vēl turpinām pabeigt iesāktos darbus. Es atradu vēl vienu cepuri kopā, kas man bija iesākta. Šādos te rozīgos toņos. Uzliksim uz galvas. Šāda te. Un pabeidzu to. Šī ir arī cepura, kurā es minēju, ka tās rozais fābels, šis te, ka man bija pārpalikums, tad tas pārpalikums aizgāja uz šo te cepuri. Tā noteikti nebūs mana cepure, bet gan atradīšu kādu, kam uzdāvināt. Man šķiet ļoti, ļoti forša un ir jauki tā iepriekš sagatavoties. Sagatavoties jau rudens ziemas sezonai nākamajai un sagatavot kaut kādas dāvanas vai lietas, ko tad pēc tam var. Kad pēc tam nav jākriņģējās, ka ir kaut kas jāpabeidz ļoti, ļoti ātri. Tālāk, negluži pabeigts darbs, bet puspabeigts darbs ir mans Nitī lakats. Iepriekš esmu to rādījusi jums. Adīts no somu aitu vilnas, divās krāsās. Intersija mums šeit ir vienkārši taisnīts šāds te lakats. Man šķiet, ka sanāca ļoti, ļoti, ļoti forši. Kāpēc puspabeigts? Jo adīšana daļa ir pabeigta, bet man ir plānā, ka abos lakata galos uz šīs te tumši zaļās puses būs izšuvums ar pļavu, protams. Jo šis lakats saucās Nitī, kas no somu valodas nozīmē pļava. Un, jā, būs izšuvums,
tā galos, un tad gan būs pabeigts izšūma. Man šobrīd ir skice. Vienkārši man ir jāizdomā veids, kā vislabāk to digitalizēt, un kā vislabāk parādīt un izstāstīt to, kādas izšūšanas tehnikas tiek izmantotas, lai pēc tam ir iespēja to arī atkārtot. Un, un tad izšūšu, un tad šis lakats būs pilnībā pabeigts, bet ļoti viegls. Lai gan es tagad domāju, cik sanāk, un sanāk, ka es izmantoju aptuveni, nepilnus 100 gramus no katras krāsas. Tātad nepilni 200 grami, aizmirsu nosvērt, piedodiet, svaru pateikšu tad, kad būs izšūms, tad, kad būs 100% pabeigts lakats šale, bet, bet tāpat viegls, gaisīgs, ļoti forši krīt, tāds, redziet, nav tā, ka stāv taisni, un ļoti maigs, tā ir 100% gaitu vilna, somaitu vilna, bet, super maigs, tiešām ļoti foršs, un noteikti domāju, ka šogad, kad braukšu uz Jyväskyläs adīšanas festivālu, noteikti nopirkšu vēl dziju no šī ražotāja. Ļoti forši. Tā, mēs jau ejam uz beigu galu. Es ceru, ka neesat vēl noguruši, bet vēl drusciņ. Pabeigts darbs un arī iesāks darbs. Iesāku pagājušajā nedēļā, uzvedījās diezgan ātri. Uzvedīju jaku mazajai māsai. Izskatās šādi, vēl jāšvij pogas, bet izstāstīšu nedaudz par to. Man mājās rozā dzīve principā var atrast, tikai to, kas ir palikusi pāri no mazās māsas adījumiem. Jaka ir bišķi vēl mitra patiesībā, jo vakarā pabeidzu, izmazgāju, tu viņa vēl tā tiešām nedaudz mitra. Un man bija dažādi rozīgie pārpalikumi no Drops Air. Un es izdomāju, ka es varētu uzvedīt šādu te jaciņu, pārpalikumu jaciņu, izmantojot šo te dziju. Dziju turēju kopā ar Drops Airu. Krāsu kodus nepateikšu, tie bija tiešām pārpalikumi un dažādu krāsu, dažādu partiju, un man nav nemazākais nojausmas, kāda ir krāsu kodi. Bet šos te Drops Aira pavadienus turēju kopā ar šādu te rozā merino dziju. Oda dzarna, 100% merino, 1400 metri. 100 gramos vienu pavadienu šo te, un man bija arī rozā tvīts ar daudz dažādiem krāšu krikumiņiem. Parādīšu te. Tā, kā vislabāk parādīt. Te noteikti redzēt, ka ir vēl citu krāsu krikumiņu. Te var redzēt, tur tā oranži, zili, dažādi. Bet pamatieks bija rozā, un, dažādu krāsu krikumiņi. Arī šo dzīvi biju iepriekš diezgan daudz izmantojis dažādos mazās māsas adījumos. Un izlēmu, ka es varētu to izmantot kā vēl vienu diegu. Attiecīgi stāvam, tikai stāvam. Es turēju kopā šo tā viens pavadiens Eira, viens pavadiens Merino un viens pavadiens šī te tvīda. Tvīds, man liekas, bija 750 metri, 100 gramos, kaut kas tāds varētu būt. Un man šķita, ka man tur uz spoles ir briesmīgi daudz.
Nāk Dievs, kā atkal vispār es tad, nu tā kā jau cik gadus adu to dzīvi, un tā spola kā nebeidzās, kā tā vispār var būt, un tā. Un tad jau es, kamēr adīju stāvus, skatījos uz to spolu, un es domāju, tā jāizdomā, ko es vēl adīšu pēc tam no tā tvīda, ja nu bāc, nu viņš nekad nebeidzās. Un te pēkšņi es esmu sasniegusi vietu, kur man, nu, principā, vēl pirms bija jāsāk, vai, nu, kaut kur tā, vienā klāts šo te. Un es paskatos uz to spolu vēl, un es saprotu, ka, nu, viss beidzās. Un tagad es esmu šokā un stresā un nesaprotu, kā tas var būt, ka man pēkšņi ir beigusies dzīve, jo tur taču bija tik daudz. Bet, nu, es domāju, ok, labi, sīkums, šī ir pārpalikuma jaka. Vispār, nu, tā kā nav ko kreņķēties. Un, lai saglabātu to tvīdīgo, es šī te merino pavadienu vietā paņēmu šādu pavadienu, kas gan ir sintētika, kaut kad sen pirkts AliExpressā, man šķiet, ka tā ir kaut kā 1000 metri, 100 gramos, kaut kas tāds, bet arī tādi tvīdīgi krikumiņi, kas vienkārši iedod tvīdīgo efektu, jo, jā, jo es domāju, ok, man ir tā kā stāvam man ir tas tvīdīgais efekts, vai ne? Nu, var redzēt, ka tur ir tāds tvīdīgais. Un tad sapratu, bet, nu, tā kā, nu, kā es adīšu tagad piedurknes bez tām. Un tad liku klāt, un arī piedurknēm ir šis te tvīdīgais, nav tas krāsainais, kas ir stāvā, bet man šķiet, ka tas nav tik kritiski. Apdarēm visām izmantoju košāko no visām krāsām, kas man bija. Un, jā, tagad es jūtu, ka man ir vēl jāliek bišķiņ pažāvēties un šūšu pogas. Par pogu šūšanu man stāv vēl viens nepabeigts darbs, iesākts nepabeigts, kas ir reāls. Nu, jau es to varētu saukt par tiešām kauna traipu. Bet tā ir jaka manai māsīcei. Jaka, kuru es pabeidzu adīt pagājušā gada oktobra sākumā. Jaka ir adīta no Marumas mākonīša viens pavadiens un viens pavadiens Zegna Barufa Kent, man liekas, merino 100%. Bet vienkārši pelēka jaka. Pūkaina pelēka jaka un adīju māsīcei dzimšanas dienu dāvanā, kas bija oktobra sākumā, un es biju pabeigusi jaku. Es tiešām, nu tā kā, es viņu biju pabeigusi, es domāju, ok, man jāpiešķir pogas. Un es saslimu ar covidu, un es nevarēju aizbraukt pie māsītes ciemos uz dzimšanas dienas svinībām. Un es domāju, nu labi, lai viņi stāv, ko es tur tagad šūšu pogas, ko es tur sev mocīšu. Un nav, man tiešām, man nepatīk šūt pogas. Un tā jaka stāvēja kopš oktobra beigām. Vienkārša jaka ar vēveidu izgriezumu no Scarlett, man liekas, kardigana, paņēmu dētaļu ar noceltiem valdziņiem. Jā, tie noceltie valdziņi te mugurā. Un, nu, viņš veido tādu dekoratīvu vīli, un tādi paši ir arī sānā un pieduknē apakšmalā. Un, jā. Es pieļauju, ka māsīte domā, jo viņa zināja, kas viņa adīšu jaku. Es domāju, ka viņa domā, ka es vienkārši neesmu uzadījusi vai kas es aizmirsus. Gan jau kaut kur iekšēji dusmojās uz mani, bet nu labi, sīkums. Tā gadās. Un, jā, man ir jāpiešķir pogas. Un varēšu viņai to atdot. Un kāpēc es saku saistībā ar šo? Jo
mēs lieldienu brīvdienās ar dēlu braukšiem uz Koknesi pie viņas mammas, un māsīca arī dzīvo tajā pusē, un tad es domāju, ka līdz lieldienām es piešūšu pogas māsas jakai, lai varētu aizvest uz Koknesi, un skatoties uz to, ka es braukšu uz to pusi, man ir iemesls piešūt pogas arī māsītes jakai un aizvest viņai to, jo man šķiet, ka to varēs vilkt arī mierīgi, varēs vilkt arī pavasarī un arī vēsākos vasaras vakaros vispār bez problēmām. Jā. Nepabeigts darbs, kas kaut kādā veidā ieiet tajos, kas ir plānā, kāda ir plāni. Vēl par plāniem manas draudzenes, Rūta un Kristīne, āda rodzīšu džemperus, un es jau vairākas nedēļas trinos, un es gribu sākt adīt to, un jā, es jau izdomāju no kādas dzīves, par to izstāstīšu pieļaudomu, ka nākamajā video, un jā, esmu izdomājis, ka no kādas dzīves adīšu, man plāns, vienkārši man gribējās pabeigt kaut kādu lielāku daļu no tā, kas ir iesākts, lai atkal sāktu kaut kādas jaunas lietas, kaut kādā veidā, lai, nezinu, lai nopelnītu sev, ka es varēšu sākt kaut ko jaunu. Tā kā jā, rozīšu džemperis ir plānā, un vēl es iedomājos, ka ir pavasaris, un man ir šāds foršs pavasarīgs komplekts. Es jums to rādīju, man šķiet, decembra sākumā video, kad es atsāku filmēt, bet tur bija tumšs, un tur es filmēju ar ne to kameru, un man šķiet, ka ne īsti līdz galam varēju saprast krāsas un visu to skaistumu, kas šeit ir, un tamdēļ es izdomāju, ka es parādīšu to lakatu un zeķes, un izstāstīšu vēlreiz, jo, jā, es plānoju šo te komplektiņu atdāvināt mammai. Attiecīgi, jā, lieldienās brauksim uz turieni, un tad pastāv iespēja, ka man vairs nebūs iespēja jums šos te parādīt. Bet stāsts ir par Assigned kolekciju. Šī ir Marumajānas Kristīnas krāsotā. Man bija 2-4 vai 3. Sorry. Man šķiet, ka 2. Man bija 2-4. Un es uzadīju lakatu no Assigned kolekcijas, šādu te ļoti skaistu foršu lakatu. Noteikti esat redzējuši, ka diezgan daudz Assigned pooling ada ar bumbulīšiem, vietā, kur ienāk šī te kontrastējošā, košākā krāsa vai cita krāsa. Bet man nevisai patīk šis te variants ar bumbulīšiem, un tad es sev izvēlējos šādu, kā es izmantoju Mia lakatus pamatu. Mia lakats ir mans dizains, kas ir atrodams grāmatā Adi un Lolo, un es izmantoju šī te Mia lakata ieaudzēšanas ritmu pamatam. Tātad forma ir Mia lakats, bet ja Mia lakats ir adīts rievotajā adījumā, attiecīgi visas rindas ir labiskas un ar nedaudz apmetumu rakstu tādu pa vidu, tad šeit es adīju tā, ka kamēr es biju gaišajā krāsā, to es adīju labiski gludi. Un tad, kad es tiku pie kontrasta krāsas, pie šīs oranžīgās skaistās, es adīju kvēliskos valdziņus. Un man šķiet, ka sanāca riktīgi forši.
Pārmaiņas pēc noraukumā es adīju šādus te bumbulīšus, kā redzat. Te es izmantoju tādu dzeltenu mini šķetrīti, kas arī ir Meruma Kristīnas krāsota. Šo te dzeltenu mini šķetrīti man atdeva Rūta no Rodījumi. Es cik saprotu, tad tā bija vienā no adventas kalendāriem iepriekš, bet man šķīta, ka šis te tāds šie te dzeltenie bumbulīši ļoti, ļoti labi komplementē pie lakata. Tā. Es varētu, principā, piecelties un parādīt vairāk. Izstās šādi te. Hops, un es varētu kaut kā salocīt tā, lai es varu bišķi vairāk tā, un bumbulīši. Izmantoju pikotu bind-off un pamācību šim te noraukumam ir arī manā YouTube kanālā. Bet izstāst kaut kā tā. Un es izdomāju, ka tā, man ir šīs divas šķeteres, un ka teorijā, kas negribu tā kā milzīgu lakatu, tur pašu lielāko, jo, 800 metri tomēr, es izlēmu, ka es uzadīšu zeķes, tādā pat tehnikā, labiski, un tajos brīžos, kad nonāku pie kontrasta krāsas, es adīju krēliskos valdziņus. Un man šeit sanāca ļoti foršas arī košas zeķes. Valnītī, papēdī un purngalā. Izmantoju vēl vienu mini šķetrīti, kuru man atdeva Rūta, arī Meruma krāsots, tā kā principā lakatā un zeķēs esmu piedalījusies ar radīšanas darbu, Kristīna ar krāsošanu un arī Rūta ar šīm te palīgkrāsām. Bet, jā, šāds te komplektiņš ļoti foršs, man patīkās un, jā, gribēju vēlreiz jums parādīt normālā gaismā, pavasara saulītē un vedīšu un dāvināšu mammai, un es domāju, ka viņai arī ļoti patiks un ka viņa priecāsies. Lūk, tāds bija mans šī mēneša stāsts par paveiktiem darbiem, par nedaudz kaut kādām iesāktām lietām, turpinātām lietām, izardītām lietām, bet, jā, skatoties uz to, ka, jau es būšu pabeigusi diezgan daudz iesāktos darbus, es būšu nopelnījusi sākt jaunus, kas ir ļoti forši man, bet es ceru, ka arī forši jums, jo man būs iespējams parādīt, ko jaunu sadu, kādu dzīves iesāku, kādu dzīves izvēlos un kā es iesāku un kā šīs lietas iet uz priekšu. Tā kā es domāju, ka mums priekšā ir diezgan daudz foršs un interesants saturs. Izstāstiet, ko jūs redzat pavasarī. Kā jums iet tagad, kad ir saulīte, kad ir tik foršs laiks? Jā, kā arī man ir iespēja tagad tās uzaicināt. Es minēju, ka lieldienās brauksim uz Koknes pie manas mammas, un lieldienu sestdienā, 4. aprīlī, iekrīt tieši Rū adījuma pārgājiens, un uz šo te pārgājienu es Rūtu uzaicināju uz Koknesi. Tā kā aicinu arī jūs pievienoties, es ielikšu apakšā saiti uz Facebook pasākumu, lai varat izlasīt vairāk, bet, jā, 4. aprīļa pārgājiens būs Koknesē, un iesim tādu foršu gājienu no stacijas līdz likteņdārzam, un tad atpakaļ uz Krodziņu Rudolfs, kur pāēdīsim un kopīgi pāēdīsim. Tā kā, ja jums ir iespēja pievienoties, noteikti iesaku, jo adītāju pārgājieni ir rīktīgi superīga lieta.
Un paldies Rūtai, ka tos organizē un ka ļauj mums iziet ārā no mājas un pavadīt kaut kur citur un pavadīt kompānijā un tajā pat laikā izstaigāties un palpot svaigu gaisu un varbūt tās iegūt kaut kādu jaunu iedvesmu. Un, jā, arī Facebook pasākumu komentāros droši, ja izlemjat braukt, noteikti aicinu braukt. Tur var sakomplektēties arī, kas brauc ar mašīnām, no kurienes varbūt tās var, nezinu, ja brauc no Rīgas un gribēs braukt ar mašīnu, nevis ar vilcienu, lai gan vilciens arī ir ļoti forša iespēja, jo ir iespēja pādīt. Bet, ja brauc ar mašīnu, tad, jā, ir iespēja tad sakomplektēties. Un, zinām tomēr, ka degviela cenas šobrīd ir diezgan lielas, augstas, un tad var, man liekas, ja sasēžās pilna mašīna, tad tas finansiālais sloks, kas tagad tās aiziet degvielā, ir nav tik liels. Bet, jā, ceru, ka tiksimies varbūt pārgājienā, bet visā citā tiksimies šeit nākamajā reizē, nākamajā video. Noteikti iesaku piesakot kanālam, nospiest, tur ir tāds zvaniņš. Ja nospiedīsiet šo te zvaniņu, tad saņemsiet paziņojumus, tad, kad iznāk jauns video, attiecīgi būs iespēja tādā nedaudz vairāk reālākā laikā skatīties šos tādus video, bet tiekamies nākamajā reizē. Foršu atdīšanu un atā!